Bailes kaut ko palaist garām, jeb fear of missing out ir pat nosaukums šādam psiholoģiskam stāvoklim, jeb es to pat saukt par atkarību. Un es sapratu, ka es gribu padalīties savā stāstu sērijā par šo te fenomenu, jeb atkarību, jeb ieradumu, kāpēc mēs kaut kur ejam, jo tas ir viens no lielākajiem mūsu uzmanības un līdz ar to arī enerģijas un spēku un resursu izkaisīšanās iemesliem, kas traucē būt fokusā, jo, protams, ka es arī pētu, kas tad ir tāds mainījies, kas tad ir tāds noticis, ka es šobrīd tiešām spēju turēt fokusu ļoti apzināti, ļoti mērķtiecīgi, un es sapratu, ka protams, ka ir daudz dažādi elementi tam visam, par ko es runāju citos stāstos, bet ļoti, ļoti liela nozīme ir tikt galā ar šo te atkarību, jeb ar šo te fenomenu, kuru sauc par FOMO, jeb fear of missing out, jeb latviski tas ir bailes kaut ko palaist garām, bailes kaut ko neiegūt, ar ko es saskāros tā aci pret aci ļoti spilgti. Man liekas, tas bija 21. un 22. gads, tas bija diezgan ilgstošs process, un kā tas izpaudās un kā tas izpaužās, ja? Kā var sevī atpazīt to, un kā jūs to praktiski varat sevī atpazīt. Tātad, ja ir grūti būt tajā fokusā uz to, kas tev rada pievienoto vērtību, to, kas ir tava pašrealizācija, vai tavs dvēseles ceļš, vai to var saukt jebkādos nosaukumos, pēc būtības mēs lietojam dažādus nosaukumus, bet mēs visi runājam par vienu un to pašu. Un ir šī izkaisīšanās, jeb izsijāšanās, tas nav tikai par sociālajiem tīkliem vai īslaicīgajām kaut kādām šiem te dopamīnu uzplaiksnījumiem, ja? Tas tai skaitā, ja šis fear of missing out izpaužās tādā veidā, ka mēs turpinām iet, piemēram, uz kaut kādiem kursiem, uz kaut kādiem pasākumiem, būt kaut kādos lokos, kas vairs mums nerada pievienoto vērtību. Varbūt kādreiz radīja, un mēs tur kaut ko izstrādājām, iztransformējām, bet vairs nav tas plusa efekts, un mums tā kā vajadzētu iet tālāk. Šim posmam vajadzētu palikt tā kā mūsu tādai pagātnē, kas ir bijis ļoti brīnišķīgs ieguldījums mūsos, un mums vajadzētu iet tālāk. Tas ir līdzīgi, kā man tagadējā treneri saka, kādreiz es būšu jūsu pagātne, vēlams ar plus zīmi. Tad šī te atkarība, kas ir fear of missing out, kas strādā kā tādi ieradumi caur mūsu neironu saitēm, un kurus var stimulēt arī vienalga, vai jūs redzat to mārketingu vai nē, kuru veido arī, pieņemsim, dažādu kursu radītāji, vai arī tas ir tāds neredzamais, ja, zemapziņas manipulatīvais mārketings, bet viņš tur ir, bet jebkurā gadījumā nav kāds, viņš ir, tā ir cilvēka atbildība, tā ir mūsu izvēle tajā palikt iekšā vai kāpt ārā, un tad es pieminēju 21. un 22. gadu, kad es ar to tā spilgti saskāros, un es saskāros ar to, ka tātad es esmu daudzos kursos pie daudziem meistariem, un šī nav šo meistaru kritika, jo pie viņiem es izgāju tiešām un izrisināju tādas lietas, ko es nevarēju izrisināt ar citiem meistariem un ar cita veida pieejām, bet kaut kādā brīdī jau bija tāds, ka tu esi tādā lokā, un kā tu neies uz to kursu, kā tu nebrauks uz šito pasākumu, tad kad tā kaut kāda klusā balstiņa saka, ka nē, un vai arī, un tad ir bailes tā kā izkrist no tā loka, vai arī bailes nedabūt kārtējo transformāciju, palaist garām kaut ko, ja tur būs kaut kas vērtīgs, ja es palaidīšu garām visu to, ko šajā lokā, ja citi piedzīvo. Un es saskāros ar to, ka reāli es eju jau nevis ar to plus zīmi, ar to pozitīvo vērtību, bet ka to, ko man vajadzēja paņemt, un to, ko es varēju paņemt caur tām iedarbībām, es esmu paņēmusi, un ka reāli mani vada bailes izkrist no noteikta loka, vai bailes tātad kaut ko neuzzināt, kaut ko neiegūt, un
šīs te bailes pie tam mums var būt, dažādos virzienos. Tās var būt klačiņu virzienos, bailes tur palaist garām kaut kādu klačiņu, tāpēc mēs visu laiku esam kaut kādā lokā, kur mums vairs nav tā pievienotā vērtība, vai bailes neiegūt kaut kādu informāciju intelektuālo, vai šīs te dažādas enerģētiskās transformācijas. Tātad šī tēma var būt jebkāda. Un es sāku sev tiešām uzdot šo te jautājumu, es eju tāpēc, ka es tur tiešām iegūstu, tas ir ar lielu pievienoto vērtību un pluszīmi, vai es atpazinu, ka es kaut kur eju, vai es tām bailēm kaut ko, citi būs ieguvuši, citas būs ieguvušas, es palikšu zaudētājus, nebūšu ieguvusi. Un, ziniet, tad, kad mēs nostājamies šitā aci pret aci ar savām kaut kādām apzinātām atkarībām, apzinātiem ierobežojošiem uzskatiem vai pārliecībām vai kaut kādām šīm bailēm, tad, kad mēs saprotam, kas tā ir pa schēmu un kas mūs īsti vada, un ja mūs vada tā atkarība vai tās bailes vai tā nespēja, teiksim, šī gadījumā izkāpt no kaut kāda noteikta lauka un loka, tad tā ir zīme, ka mēs to savu enerģiju, mēs viņu ieguldam gan enerģiju, gan resursu, gan savu laiku, gan finanses, ne tur, kur mums vajadzētu ieguldīt, lai mēs veiktu, ietu šo te, to mēs mēdzam saukt par optimālo dzīves laika līniju. Un tas ir par to, ka mēs neesam apstākļu upuris vai apstākļu tāds plūstam pa straumīti, kur visi iet, tur es arī eju, un man bail neaiziet, vai tāpēc, ka neuzzināšu vai kaut ko nepiedzīvošu, bet tā ir tā apzinātā izvēle caur resonanci, caur vilkmi, atkal saucam to, kā gribam, un priekš manis tas bija ļoti liels solis izkāpt ārā, paņemt to drosmi, ka es apzinos, ka citi iet, es to kaut ko varbūt es neiegūšu, bet no otras puses es mācos, es esmu trenējusies tik ilgi būt tā kā savā kodolā, savā stabilitātē, tad kaut kādā brīdī man pašai ir jāsāk iet tas ceļš, ja es to esmu mācījusies, es to mācu arī citiem, un jāizkāpj ārā no šī te fear of missing out, Un šobrīd tajā spējā turēt to fokusu un ļoti tā izvērtējoši apzināties, kur es eju, kāpēc es eju, ka tur nav šis te FOMO fenomens, ka tā atkarība, viņa tā kā ir izstrādāta, un tas dod ļoti lielu pienesumu. Un redziet, es nereizi vien esmu teikusi, ka tas ir daudzu gadu garumā darbs ar sevi, un es saprotu, ka šis ir ļoti būtisks elements, tāpēc man gribējās ar jums to padalīties, kā sevi atpazīt, es atkārtošu, tad tas ir principā ļoti elementārs jautājums. Es eju kaut kur aiz ieraduma, aiz bailēm, kaut ko to neiegūt, kas ir principā tā ir atkarība, kas šādi izpaužās, vai tas ir mans apzināts lēmums, un es varu arī neiet, vai es varu iedomāties, ka es tur, pieņemsim, neietu, un ja tajā brīdī ieslēdzās trauksme, bailes, tad tie var būt signāli, ka, rullē fear of missing out. Es ceru, ka šis būs bijis noderīgi, un ja būs kaut kādi jautājumi, komentāri, es varu izvērstāk arī garāk, plašāk par šo dziļāk parunāt citos ēteros. Atā!